Kā iet, starp citu, es skatos un klausos, un es biju patiešām pārsteigts, ka tu esi mēleņu biznesā, krūmu mēleņu biznesā. Nu, tā, teiksim, biznesa to tā saukt, varbūt mums ar vārdu biznesa nepatīk. Nu, tad drīzāk tiešām kaut kāda... Darbībās. Zemkopība, kaut kāda, uzrīkstēšanās. Es biju pārsteigts, ka tu esi krūmu mēleņu zemkopībā. Jā, bet pavisam labāk izklausās. Vai ne? Biznes, Jā, un arī smieklīgākā izrādījās. Jā, kā jo vārds izrādījās. zemkopība, nezinu, kāpēc Rīgā izklausās smieklīgi. Kāpēc? Nē, kā lai to paskaidro? Kā viņām iet? Ļoti labi, tikai pagājušajā nedēļā mēs beidzām vākt ogas. Tiešām interesanti par šo visu. Man tas ir interesanti, jo tas ir, Nē, šis ir mans raidījums. Kamēr man ir interesanti, es runāju. Man nav, es iešu prom, ne jau viņa aizies. Lai vai kā, jā, tu uzskati, ka tas mums nav tik satrauc. Kaut ko var pastāstīt par melenēm? Kaldzu? Vēl, tev interesē kaut ko droši prasa? Nē, ja par melenēm, domāju. Kas vēl ir ar melenēm? Viņas ir ļoti ērtas, jo mežā ejot tev ir riktīgi jākārpās pa zemi. Te kad pa ābolu noplēs kaut kādu kaudzīti. Es redzēju, jo žurnālā Lilita, ja nemaldos, tur bija traktori braucis ar suni. Es tījos ļoti jastri. Man pilnīgi arī sagribējās. Bija arī estri. Nu jā, rai. Tad citas dažreiz, kad es esmu tīrumā viens ar traktoru un es mēdzu dziedāt. Un laukos ir, pie tam kaut ko nesakarīgi tādu. Džemot? Jā. Tā kā, tā. Kaut ko līdzīgi tam, ko es atceru. Un laukos tā dzirdamība ir kaut kāda tik... Man liekas, ka es dziedu klusāk nekā traktors ir lūdzu. Bet atbrauc tā mājas sieva saka, ko tur bļāv uz lauku? Es dziedāju, saka, kādā valodā? Gruzīniski. Manuprāt, gruzīniski. Nē, tur ir reāla sacensība ar traktoru. Nē, man vienkārši, es nezinu, kam dēļ, bet es, protams, nesaprotu gruzīnu valodu, bet tā atdarināties varu, un tad es bieži dziedu gruzīniski. Bet kāds izklausās? Nerādīšies. Pareizi. Šī jau ir otrā lieta, starp citu, kas ir pieteikta, kur jūs 40 minūtes neuzzināsiet. Es saprotu, ka es diezgan atsaucīgs, bet ne tiešām, tas ļoti intīmi. Bet Nauri, vai tev ir kaut kāds gruzīņu gabals? Jā, noteikti, Valter. Mēs varam pasties, vai tas ir gruzīniski? Tas aptuveni? Nē, es tos jastros tos, kas tur tie jastrījā. Kas ir vairāk vokālā, tad viņi tā dēvē tā daudzbalsīgā dziedāšana, protams. Jā, sanāk tikai divbalsīgi kopā traktoru, bet... Jā, jūs traktori jau nevar paspēlēt klavierus. Es vispār nevaru paspēlēt klavierus, jūs nemāku. Kā tā? Tā, nemāku spēlēt klavierus. Ainar? Kā tas notika? Kad tu pirmo reizi to pamanīji? Precīzi nepateikšu kādā vecumā, bet man liekas, gada man bija kaut kādi, iespējams, es minējuši 6, varbūt 8, ka es mammai diezgan 6 līdz 8. Un mamma konkrēti pateicu, ka es neiešu nekādas šitās te klavieres mācīties spēlēt, lai viņi nekas mierā. Bet tā kā mamma bija ļoti izlutinājusi un arī, diemžēl, bieži ieklausījās tanī, ko es vēlējos, es arī neaizgāju mācīties spēlēt. Tad tu nemaz neaizgāji mācīties spēlēt, tad mēs vēl nemaz nezinām, vai tu māki vai nemāki. Jo, ja tu būtu aizgājis, tu būtu, ok, nemāku. Bet ja tu nemaz nebiji, es nemāku spēlēt nevienu mūzikas instrumentu, Jā, tā ir, Un, protams, cilvēki var padomāt, piemēram, šie puiši nezinu, es ar viņus nepazītu pietiekoši. Ko viņi tur padomās? Bet, ka tā, protams, ir viena baigākā sūcība un bezkaunība, nezinot, neprotot spēlēt vienu mūzikas instrumentu, nepazīstot notis, līdz uz skatos un mēģināt dziedāt. Bet tad tev ir pilnīgi cita komunikācija ar grupu? Nē, man vienkārši palēmējies, ka man ir ļoti labs, brīnišķīgs draugs jau vairāk nekā 25 gadus, Gints Sola. Un viņš, starp citu, man liekas, arī notīm viņam ir tā, kā ir, bet viņš spēlē vairākas mūzikas... Laba grupa izklausās. Jā. Vairākas mūzikas instrumentus un mums
mēs kaut kā viens otru papildinām tādā ļoti organiskā veidā. Izklausās radoši, tas ir svarīgi. Tas arī radoši, jā. Jā, skaidrs, ka kurš tam muļķis viss samācās, sanāk, beig un spēlē. Toties es varu, atsvērt, teiksim, šo, jo varbūt cilvēks sāk domāt, ka mums visi tādi, muzikāli analfabēti, ka es grupā, ne, mums ir kontrabasists, ir topošais orķestra diriģents maestro, tā kā. Viņš nesūdzās. Bravo. Kas vēl tāds svarīgs mums būtu jāizrunā? Viena lieta, kas man nāk prātā, ir iepriekšējā daļrade. Ja? Ko es esmu pamanījis? Pirmkārt, daudz dziesmas es esmu izdziedājies jau no agras bērnības un zinu diezgan labi, bet par dažām man ir kaut tādi mistiski jautājumi, kā piemēram, vai tu zini mana mīļā, kāpēc vienmēr jābūt tā? Es gāju, ja nemaldos, cauri tagadējiem Vērmans dārzam, kaut kādā pievakarē, un no krūmiem dzirdu, ka kaut kas dzirdēts tā kā, Bet arī tikai tā pirmā frāze, vai to zini mana mīļa, vai to zini mana mīļa. Redzi, šī reizi... Tad man pielec, un es biju aizkustināts, jo dziesma bija aizgājusi, savus ceļus, un... tā ir dabiskā vide tai dziesmai. Cilvēkam acīm redzot... Citu, tieši tās dziesmas, ko dzied, ierēbuši cilvēki, manuprāt, ir tās labākās dziesmas. Viņi jau nedomā, ko es tagad dziedāšu. Viņiem neko nesaprot. Viņi dzied to, kas kaut kas augstāks liek viņiem dziedāt. Tā kā. Alkohols, tu domā, kaut kas augstāks. Jā, bet tā nav vienīgā dziesma, kas man ir tuva. Es redzēju sapnī kā Zālamans. Pēc tam daudzas reizes to dziesmu nodziedot. Nav bijis tā, ka tu vairākas reizes nodzied to dziesmu, tad tu redzi tiešām sapnī atnāk Zālamans. Vai Nē. Zālamans man nav, kā saka, rēgojies. Jā. Man starp citu likās, ņemot vērā, ka dziesma ir daudz skanējusi, vispār interesanti noskaidrot, ko cilvēki domā par tavu daļradi, un mēs izsūtījām Eriku Palkovnieku uz triecienu žurnālistu ielās, lai viņš noskaidro, kas tur cilvēkiem ir iekritis sirdī un ko viņi par to visu domā. Un tas viss mums būs apskatāms video. Lūdzu video. Ainārs Mielaus līdz šim ir bijis viens no sarežģītākajiem eksemplāriem Latvijas popkultūras parciņā. Vai kaut kas ir mainījies? To mēs noskaidrosim. Sveiki! Var pavaicāt jādāmiņu? Es ļoti steidzos, atvainoju. Labi. Tā ir steiga. Steidzos, tiešām godvārds. Lūk, tā ir steiga. Tā ir steiga. Labdien! Pārbaidīja? Jā. Es gribēju zināt, vai jums kādreiz ir bijis tā, ka Zālamans liek roku uz pleca sapnī? Izbeidziet. Es redzēju sapnī, kā Zālamans liek roku uz pleca man. Es redzēju sapnī, kā Zālamans liek roku uz pleca man. Var det liksom väldigt chockerande? Vai jums ir bijis tā, ka Zālamans liek sapnī roku uz pleca? Nē, laikam nē. Jūs gribētu kaut ko tādu piedzīvot? Nē, ne visai. Negribat. Es pamēģināju. Vislabo. Nē, sāk. Kādreiz jums ir bijis tā, ka Zālamans liek roku uz pleca? Jūs mani pārbiedējāt. Zālamans ir drausmīgi biedējošs tēls, sanāk. Tad Mielavam murgi rādījās. Sveiki! Jums ir bijis tā, ka Zālamans uzliek sapnī roku uz pleca? Es runāju tagad pa telefonu. Es drīz jums skudru no matiem izsist ārā. Viņi iekodīs tā sarkanā skudra, mīzene, tā saucamā. Ja? Sēdiet mierīgi. O. Jā. Un ir tā sapnī bijis?
Jā, ir bijis. Kā bija normāli? Tas ļoti labi man bija, jā. Lūk, vismaz vienam cilvēkam Zālamans neizraisa nekādus murgus. Ēriks Balkonēks speciāli pusnakšovam 7 ar Jāni Skutavu. Bravo, 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 bravo. Jā.